Labdien! Priecājos redzēt jūs visus šodien. Vispār dzīvē neko pārāk nopietni nevajag uztvert. Praktiski bija tas, ko es vēlējos teikt. Ka Eiropa vai cita pasaule mūs nesapratīs. Pastala. Vaļenki. No Ķīnā sapirktās karotītes. Es nezinu, Tāpēc, ka tas viss nāk un iet, un to uzķer un vienkārši realizē. Un tu nekad nevar zināt, vai tu būsi trāpījis tādā vibrācijā, kas pašlaik notiek, vai nē. Nekad to nevar zināt. Ka mēs vienreiz nonāksim līdz tam, lai radītu konkurētspējīgu produktu. Tas ir nožēlojami, bet pa lielām mēs esam tāda lielā vāja valsts. Vienkārši vecrīgā esot katru dienu redzot, kas tiek tirgots. Kāds zīmols asociējas ar Latviju? Melnais balzāms. Melnais balzāms. Tas nav nekāds pārsteigums. Man šķiet, mums tā nekur nevajag beigt. To diktē tirgus. Un ja ir pieprasījums, būs arī piedāvājums. Un ja ir pieprasījums, būs arī piedāvājums. Jūs ir Latvijas mode, Latvijas zīmoli. Atbrauciet un apskatiet klātienē. Baigi smalki, no kurienes tas ir, un tad tu vari teikt Latvian design. Ideāli, vienkārši ideāli. Dizains, mode, visi zina, par ko runā. Bet jums nav tur tās karotītes un zvani. Latvieši mīl saplūst ar pūli un īpaši neizcelties, un tie cilvēki, kas izceļās, tam bieži vien viņi vienkārši dabū pa galvu. Mainstreams, jā. Vaļenki var arī nevilkt, var arī nedāvināt. Būt valsts tēlām. Vislabākais, kas liecina par cilvēku, ir darbi. Ja tu sadarbojies ar latvieti, tu zini, ka viss būs kārtībā. Man liekas, tas, savā ziņā tā jau ir.